Bauhaus principā ir laika posms, kas raksturo dizaina valodu un arhitektūras valodu. Un tas bija mirklis, kad savācās tāda kompānija ar ļoti radikāliem uzskatiem par tīrību, kad viss vecais mūs piesārņo un neļauj domāt, ka mums ir nepieciešams brīvas telpas, forma seko funkcijai. Attiecīgi Bauhaus ir minimāli materiāli, maksimālās tā laika rūpnīcas iespējas, plus telpa, kurā tu jūties brīvs, un telpa, kurā arī mēbeles ir pieskaņotas interjeram. Pārējais. Attiecīgi, tas ir pilnīgs tāds dzīves stils, kas sākot no kafijas krūzītes līdz balkona margai ir viens un tas pats valods. Protams, tas bija mirklis, kas bija ļoti īss, bet tas nospiedums varbūt tam īsākiem laikam vissmagnējākais, visredzamākais. Attiecīgi, mums ir šīs baltās ēkas ar ļoti minimālajām balkona margām un gaisīgumu. Bauhaus filozofija bija tā, ka tu pārzini betonu, ķieģeli, rokdarbus, tu pārzini galdniecību, porcelāna ražošanu un tam līdzīgi. Un no katras no šiem aspektiem izvēlēts labāko. Un, principā, tā ir tāda industriāla amatniecība, kas tas ir. Un, ja tu teikt, ka šodien Bauhaus iet lejā, minimālisms ir apnicis visiem un tam līdzīgi, es teiktu, ka gluži pretēji. Visiem ir apnicis vienkārši varbūt tas anonīmā pieeja, bet man liekas, ka amatniecība un to, ka tu redzi, ka kaut kas ir radījis cilvēkiem, nevis, kad roboti ir saražojuši šos galdus vai vēl kaut ko tam līdzīgi, bet tu redzi īsti galdnieka darbu un atkal novērtē, 70. gadu skandināvu krēslu, roku detaļas, un tu viņām pieskaries. Man liekas, ka tas nāk daudz atpakaļ. Autentiskums, cilvēks izsalkuši mazliet pēc tā visu ir.